Esiet sveicināti, skolotāji! Šī gada augustā mācību resurss mana klase.wikispaces.com sadarbībā ar Auces pieaugušo izglītības un informācijas centru piedāvās kursu interaktīvi tiešsaistes rīki darbam ar klasi. Šo kursu laikā mēs izveidosim vairākas interaktīvas mācību stundas, kurās jums būs iespēja iesaistīt mācību darbā skolēnus ar saviem mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem vai citām mobilajām ierīcēm. Šis kurs sastāvēs no 4 neklātienes nodarbībām jeb webināriem, kur katra webināra laikā mēs atskatīsimies kādu tiešsaistes rīku, ar kuru iespējams veidot interaktīvas mācības stundas, un tie būs 4 rīki. Viens no tiem saucās Kahoot, ar kuru iespējams veidot interaktīvas mācību spēles. Nākamais rīks būs testu un aptauju servis Socrative.com, kur iespēja veidot gan interaktīvus testus, gan mācību spēles. Un, kā jau teicu, visos šajos servisos būs iespēja skolēniem stundas laikā izmantot savas mobilās ierīces, kas viņiem tik ļoti patīk. Nākamais servis, ko mēs atskatīsim, būs servis Neupload, kur mēs jūsu sagatavotu PowerPoint prezentāciju kādai mācību stundai iemācīsimies pārveidot par interaktīvu mācību materiālu, kur jūsu PowerPoint slaidi tiks papildināti ar dažādām aktivitātēm, kā piemēram aptaujām, atvērtajiem jautājumiem, zīmēšanas uzdevumiem, YouTube video un tam līdzīgām lietām. Visos šajos servisos jums būs iespēja arī novērtēt skolēna darbu stundā. To visu mums palīdzēs izdarīt servisi, kurus mēs aplūkosim. Nākamais servis, ko mēs aplūkosim, būs servis Settings. Šis servis ir nedaudz līdzīgs Neuploadam, tomēr ir dažas nianses. Šajā veidā arī visiem skolēniem būs iespēja no savām mobilajām ierīcēm piekļūt klasē radītajai prezentācijai, un vēl tad iespēja, ka viņā skolēni līdzīgi kā sociālos tīklos prezentāciju varēs komentēt, jeb atstāt savas piezīmes. Šādu te servisu, kas mums ļauj sagatavot interaktīvas mācības stundas, pēdējā laikā ir parādījušās ļoti daudz, tāpēc pēdējā nodarbībā mēs arī ieskatīsimies vairākos citos servisos, kuros šāda veida interaktīvas stundas ir iespējams veidot. Tāpēc aicinu jūs pieteikties šim kursam
Un, ja esat izlēmuši šajā kursā piedalīties, tad būtu labi, kad laikā līdz kursu sākumam, līdz augustam, jūs pārdomātu, kuras būtu tās PowerPoint prezentācijas, kuras jūs vēlētos pārveidot par interaktīviem mācību materiāliem. Būtu labi, ja tā būtu vismaz 1, 2 vai vairākas PowerPoint prezentācijas, bet tas ir uzņēmums līdz kursu sākumam. Ja kursi sākās 3. augustā, lai jums jauka vasara un uz tikšanos kursos. Visa informācija par kursiem ir pieejama mājaslapā manaklase.wikispace.com, kuru varat atrast visu informāciju par kursiem, kā arī ir anketa, kurā varat kursiem pieteikties. Lai jums jauka vasara, uz tikšanos kursos!